Labdien! Ar jums kopā Daina Baikova, un šodien es šo video ierakstīšu priekš saviem partneriem, kas ir mana kompānija Infini, lai jūs zinātu un mācētu izvest naudu uz mūsu iekšējo maciņu, kā mēs varētu teikt, GPG. Pāriesim uz ekrānu, parādīšu jums ekrānu. Un tagad ejam uz mūsu kompānijas lapu Infini. Ko mēs darām tālāk? Pirmais, kas mums ir, tas ir video informācija, gan ir pašlaik, es esmu ierakstījis tikai krievu valodā, kā jums atvērt šo GPG sistēmu, bet tagad jau ir parādījusies pirmā nauda, arī man jau kompānija ieskaitīja pirmo naudu arī GPG sistēmā, tur es jums arī ierakstīju video, kā es saņēmu pirmo naudu, bet tagad man vēl ir ienākusi nauda arī pašā kompānijas mājaslapām vai kompānijas ofisā, kā varētu pareizi teikt, un šeit jums ir iespēja šo naudu izvadīt uz savu to GPG sistēmu un pēc tam saņemt uz savu Latvijas kādu karti, bankas kontu. Tātad spiežam šeit. Es jums parādīšu, kā tas notiek. Tātad es te jau vakardien pamēģināju $20 izvadīt, ierakstīt arī tagad šodien video pirms tam krievu valodā. Un man šeit ir palikuši $112, un lai jūs šo naudu izvestu, vai visu, vai kādu daļu, tad jums ir šeit vienkārši jāieraksta summu, kādu summu jūs vēlaties uz savu iekšējo maciņu, to iekšējo sistēmu izvadīt, kur būs. Tātad mēs te ierakstīsim arī kādus $30, lai jūs redzētu, kā tas notiek. Tātad nospiež. Tagad man ir 112, tātad 112 mīnus 30 vajadzētu būt kaut kādiem 82 palikt. Tātad spiežam uz regrēst. Tātad, jā, redzat, palikas $82. Pārējie, kā kompānija raksta, būs 24 stundu laikā vai līdz 12 stundām, bet kā es vakardien pārbaudīju, tad tā jau bija pēc kaut kādām 5-6 stundām precīzi. Es neskatījos, es iegāju vakarā, un šī nauda jau man bija tajā manā GPG sistēmā. Tātad vēlreiz atjaunojam lapu, un tagad skatāmies, kā mēs varam ieiet tajā sistēmā un jau paskatīties, kas notiek tālāk. Tātad, lai ieiet sistēmā, jums priekš tā sistēma ir jāatver, jāizpilda visi dati, bet ja jūs to jau esat izdarījuši, tad tālākais solis jums ir ļoti vienkārši. Jums katru reizi, kā jūs gribat ieiet savā GPG sistēmā, jums ir jāiet caur savu ofisu un jāspiežot šīs te pogas, kuras ir nevis krievu valodā, bet angļu valodā. Šeit vadam savu paroli, kur jūs izvēlējāties pie reģistrācijas. Un ejam iekšā. Tā, un šeit jau parādās visa naudas summas, kādas mums ir ieskaitītas šajā GPG sistēmā. Tātad, kā jau es teicu, es rādīju pirmajā video, tātad man pirmās summas ienāca 105 eiro, ko es biju nopelnījusi, nevis eiro, bet dolāri, un $29, ko es biju nopelnījusi par darbu pirmajās 4 dienās, kad es piereģistrējos kompāniju. Un arī šī nauda, ko es tagad jums rādīju, kas arī man tur vēl palika, arī tā ir nopelnīta šajās 4 dienās, jo kompānija atbalsta jaunos partnerus, un tieši startā mēs varam nopelnīt lielas naudas, ne pārāk lielas, bet lielas naudas summas salīdzinājumā ar to, kā, piemēram, piedāvā pārējās tīkla kompānijas, kurās es esmu strādājis. Man
nav izdevies tādā ātrā laikā tādas naudas summas jau nopelnīt. Tātad, kur redzams, ir tie $20, ko es vakardien izvadīju, kā es jums teicu, no tās sistēmas, kur viņi parādās, ka uz manu loginu Daina ir ienākusi jau tāda summa šodien, ko es rakstīju video, viņa ienāks pēc kaut kādām 5 stundām. Un ko es vēl esmu pievienojusi bankas karti, Hansa bankas karti, kas man ir Mašķer karti, un es jau, kad saņēmu pirmo summu, es vienkārši uzliku $30, lai pārbaudītu, vai tiešām es varu uz Latvijas kontu izvest. Un tātad es pāris reizes jau uzspiedu Svetbankas, lai viņi man neaizverās, tātad spiežam vēlreiz uz Svetbankas un skatāmies. Tātad man šeit tā izskaitīju, izskaitīju es 1. datumā, 1. janvāris 16. gadā, Svetbankā viņa man ir ienākus, lūk, $26, tas ir jau eiro naudā, ir ienākus 0,6, tātad 6. janvārī tas nozīmē, ka es savu naudu esmu saņēmusi, praktiski 6 dienu laikā, tātad 6 dienas ir pagājušas no tās laika, kad es izskaitīju šo naudu, tātad viss strādā, mēs varam šo naudu izvest uz mūsu Svetbanka kontu, arī ne tikai kontu, bet arī uz karti. Pat man likās, ka to nevar izdarīt, bet izrādās, kad uz karti var izvest šo mūsu nopelnīto naudu Infini kompānijā. Ko es vēl jums gribēju parādīt? Tātad tas ir tas, ka šī nauda ir ienākusi. Nākošais, lai jūs pievienotu savu karti, bankas karti, tad jums ir vienkārši, te man jau ir viena pievienot, tur ir kaut kādas 2 vai 3 pat var pievienot, lai jūs pievienot, jums vienkārši jāspiež add a credit or debit card. Spiežam šo uz šī nosaukuma, un redzam, atverās mums nākošā ailīte, un šajā ailītē mēs rakstām visus savus kartes datus, tātad te krievu valodais, latviešu valodā, es domāju, ka diez vai mēs varēsim, bet, ja jūs nemākat krievu valodu, kas ir jaunieši, tad varbūt jūs vienkārši atstājat to pašu angļu valodu, un arī jūs sapratīsiet, kas te ir jādara. Tātad vārds, uzvārds, tātad izvēlamies valūtu, kādā mēs gribam, es šeit izvēlējos eiro, jo mums jau ir eiro un eiro nauda tagad Latvijā, tālāk ir kartes numurs, jāraksta šie 16 cipari, pēc tam ir jāatkārto šie kartes numuri, tad ir jāizvēlās kartes tips, tas ir vai no Visa vai Mašķer karti, un šeit jau uzreiz parādās nazvanie karti, uzreiz jau automātiski, kā mēs ievadām datus, jau parādās gatavi kartes dati, tā kā šeit neko nevajag vadīt, tas jau ir automātiski, un pēc tam vēl derīguma termiņš kartes un spiežam patveģiči, kā mēs apstiprinātu latviski teikt. Un ja viss būs pareizi, tad jūsu karte tiks pievienot, pēc tam ejam atpakaļ uz sistēmu un skatāmies, kad karte ir pievienot, tad vienkārši mēs varam šeit nospiest uz vīza kartēm, lai mēs, ja gribam izvadīt naudu, tātad nospiežam šeit un vadām, parādās naudas summa, kāda mums ir pieejama, kādu mēs varam izvadīt, un te ir tās komisijas nauda, kāda jums būs jāmaksā vienalga, kādu summu jūs izvadīsiet, jums būs jāmaksā 5,50 par šo pārvedumu. Un tātad paliek šī te atlikusies summa, šo atlikušo summu mēs rakstam šeit un ejam tālāk un aizpildam datus, ko mums vēl prasa un gaidām, kad mūsu nauda ienāks mūsu Latvijas kontā, kā man tas bija Svetbanka kontā. Ja jums ir Unibanka, tad Unibankas kontā, jums ir vēl kāda cita Latvijas banka, tad citā var šeit arī pievienot citas kartes, pagaidām gan man nav izdevies pievienot Pioneer karti, kas man arī it kā ir, bet Latvijas kartes, es domāju, ka tā sistēma arī tiks pilnveidot, un tad mums, cik es sapratu, tad būs arī kompānijas kartes, kur mēs varēsim pasūtīt un izvest naudu, bet pagaidām šāda iespēja ir uz mūsu Latvijas kontiem, un tas arī ir ļoti labi, jo ir
jo daudzās, kā es zinu, internet sistēmās ir problēmas, ka mēs esam naudu nopelnījuši, bet mēs viņu izvest nevaram. Bet šeit ļoti ātrā tempā, kā mēs reģistrējāmies kompānija sāka tikai darboties ap 12. decembri, bet šeit jau tagad kaut vai kompānija vēl ir tikai, kā saka, krieviski pretstart, bet mēs jau esam pirmo naudu nopelnījuši, un mēs jau strādājam aktīvi, un aicinu arī jūs pievienoties manai Latvijas komandai. Mēs aktīvi strādājam, aktīvi veidojam arī visu informāciju latviešu valodā. Tātad pievienojieties zem šim video, būs visi kontakti, arī vairāk informācijas. Ar jums kopā bija Daina Baikova. Rakstīšu citus video, tātad uz tikšanos.